Evita jau pieminēja portālu Latvija LV, kas ir vienots piekļuvs punkts visu institūciju sniegtajiem pakalpojumiem. Ar institūcijām šajā gadījumā ir domāts valsts un pašvaldību institūcijas. Un viens no populārākajiem pakalpojumiem, piemēram, ir dzīvesvietas deklarēšana. Bet sīkāk par šo portālu un ko tad mēs tur varam izdarīt, es aicināšu pastāstīt Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora vietniece e-pārvaldes jautājumos Vitu Narnicku. Lūdzu. Visiem prieks jūs redzētu e-prasmes nedēļa, un šodien gribu pastāstīt, ko piedāvā portāls Latvija LV. Tātad es gribētu uzsvērt to, ka portāls ir vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls, un viņu primārais mērķis sniegt ieskatu par valsts un pašvaldību pakalpojumu, valsts un pašvaldību sniegtiem pakalpojumu iedzīvotājiem uzņēmējiem, kā arī nodrošināt to iespēju, teiksim, tos pakalpojumus pieteikt un saņemt. Tātad, runājot par iespēju iepazīties ar pakalpojumiem, ko sniedz valsts un pašvaldības iestādes, tad aktuālā situācija šodien ir tāda, ka gandrīz 2000 pakalpojumu apraksti ir ievietoti portālu Latvija LV. Mēs varam pateikt, ka visas valsts iestādes to ir izdarījušas. Un arī virkne pašvaldību arī to ir izdarījušas. Un pašreizēji mirkļi pieejama pakalpojumu iestāžu skaits, kas uztur savu informāciju portālu Latvija LV par saviem sniegtiem pakalpojumiem, sasniedz 138. Tātad, runājot vairāk vai mazāk pa vairākiem mītiem, vai valsts sazinās ar iedzīvotājiem, vai iedzīvotājs izsaka savu gribu sazināties ar valsts elektroniski, īstenībā, jo tas portāls liecina par to, ka valsts grib sazināties ar saviem iedzīvotājiem elektroniski, bet vai iedzīvotāji to atbalsta, tad es gribu teikt, ka mūsu portālī ir vairākas pārbaudītas vērtības. Tas ir ikgadu vienota uzņemšana augstskolās. Tie cipari, cik reizes pakalpojums ir atvērts, ir diezgan milzīgi. Jūs redzēt arī iekaviņās. Tas iekaviņas cipars liecina par to, cik reizes vispār tas pakalpojums atvērts un cilvēki, ko tur darījuši, skatījušies. Tad nākamais populārākais dzīvesvietu deklarēšana. Jāsaka, ka tur ir atšķirība skaitļos. Ir pirmais skaitlis, cik viņš ir atvērts un skatīts, otrais, cik rezultāti iesniegt dzīvesvietu deklarēšanu, tas ir saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, tad faktiski pagājušajā gadā gandrīz 40,000 dzīvesvietu deklarācijas iesniegts elektroniski, un tas sastāda aptuveni 40% no vispār iesniegtam dzīvesvietu deklarācijām kopumā. Līdz ar to jāsaka, ka valsts jau diezgan tālu pagājis uz priekšu. Un nākamais populārākais pakalpojums, ko īstenībā mēs pat paši ar kolēģiem regulāri atklājam viņu nepieciešamu, mani dati iedzīvotāju reģistrā. Gadās, ka kadreiz jāieraksta kaut kur pases numuru, pases nav līdz, ieejam portālu Latvija LV, atveram mani dati iedzīvotāju reģistra, apskatāmies, kāda mums pasi, cik viņi ir derīgi, kāda ir izsniegta un tā tālāk. Teiksim, par rokai, steidzamībā, tas ir ļoti ērti un izdevīgi. Šos 3 pakalpojumus mēs saucam par pārbaudītām vērtībām, tāpēc, ka viņi faktiski interesē ļoti aktīvu sabiedrību, un sabiedrība par viņiem ļoti labi ir informēta. Pēdējā gada laika mums ir sākusies jauna tendence, ka ir virkne pakalpojumu, kas arī ārkārtīgi ir pieprasīti, kas nodara varbūt maziem un vidējiem uzņēmējiem, arī fiziskām personām, ja viņi slēdz līgumus. Tad, kad jūs slēdzat līgumus, jums vajag pārliecināties, vai pieņemsim cilvēks, kurš uzrādīja savu personu apliecinošu dokumentu, tas dokuments nav nozākts vai pazaudēts, teiksim, to mēs varam pārbaudīt ar nederīgu dokumentu reģistra pārbaudu un redzēt 56,000 reizes cilvēki to ir darījuši pagājušā gada. Tad nākamais ļoti populārs pakalpojums, vai persona ir deklarējis norādītā adresē, tas ir ļoti arī būtiski, teiksim, sastādot tieši līgumus. Un nākamais pārbaudīt, vai tāda persona neskaitās mirusi, jo, teiksim, arī mēdz būt visādi veida darījumi. Un to var darīt pavēlti elektroniski portālu Latvija LV. Līdz ar to es aicinu visiem atcerēties, slēdzot kaut kāds darījumus vai kā savādāk, ka ir tāds lietas, kas var noderēt mums ikvienām jebkurām mirklī. Tātad, kā
Kad mums tā pakalpojuma pieejamība, tad ir noteikti cilvēkam vajag datoru un internetu. Ja jūs piedalāt šajā nedēļu un skatāties man šodien tiešai, tas nozīmē, ka jums ir dators un internets. Tad nākamā lieta, ka ir virkne lietas, ko var darīt portāla Latvijā LV, sevi neidentificēt, neautentificēties portālā, pieņemsim apskatīt valsts un pašvaldību pakalpojumu aprakstus un vairāki pakalpojumi, viņi saskaitīti arī slaida, ir pieejami arī bez tādām, teiksim, bez nepieciešams autentificēties. Un, ja tomēr ir tāda nepieciešama pastāv, piemēram, jūs gribat tomēr deklarēt dzīves vietu vai apskatīt savus datus daudz dažādos registros, tad jums būtu jāizmanto vienu no portāla Latvijā LV piedāvātiem autentifikāciju, jeb pieteikšanas līdzekļiem. Tas ir vairākas internetbankas. Tagad mums tie līdzekļi kopumā ir kuplā skaitā, šeit ir 7, vispār kopumā ir 8, ir Norvīga bankā arī nākusi klāt. Un faktiski, ja jūs esat kāds no internetbankas lietotāji, tad gandrīz visi pakalpojumi jums ir pieejami arī ar viņu, bet ja jums ir elektroniskais paraksts, tad jums ir absolūti pilnība pieejamība pie visiem pakalpojumiem. 2011. gadā mēs tā kā jau ikgadu piedalāmies e-prasmes nedēļa. 2012. gadā arī portāls Latvijā LV tika papildināts ar visdažādākām jaunām iespējām. Tad kopumā mēs sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru esam palaiduši 12 dažādu veidu pakalpojumus, kas saistīti tieši ar šo jomu. Vispopulārāki no tiem būtu mans prognozēts pensijas apmērs, mans veikts valsts fondēta pensijas schēmas apraksts un informācija par veiktām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Tāpat tās arī pagājuši gadu mums ir nākuši klāt vēl internetbankas vai klāt 2. Tas nozīmē, mēs arī paplašinām to, teiksim, klientu klāstu, kuram ir pieejami šie pakalpojumi. Un sadarbība ar notāru padomu mēs palaidam tādu pakalpumu, kurš varbūt vairāk interesants uzņēmējiem vai tiem darījumu cilvēkiem, pārbaudīt, teiksim, vai tā konkrēta jums rīcība esoša pilnvara nav atsaukt, to var darīt elektroniski, tiešsaisti pilnībā un pat nevajag iet klātienē. Bet tā es runāju par pagājušo gadu, vai nerastos iespēja, ka mēs tā kā valsts un uzskatām, ka viss ir izdarīts e-pārvaldes jomā, vienmēr ir ko tiekties un darīt, tad šo 2012. gadu mēs saucam par jaunu iespēju gadu, jo mums paplašināsies ar vien vairāk iespējas piekļūt pie pakalpojumiem, un viena no tādām fantastiskākām iespējām tas, kas ir valstī beidzot sāks izsniegt elektronisku identifikācijas kartes, nozīmē, ka jebkurš cilvēks, kuram tā karte varēs piekļūt arī pie visiem Latvijā LV ievietotiem pakalpojumiem. Tuvākajā laika mēs arī palaidīsim virkni pakalpojumu. Pirmais tāds interesantākais varētu būt administratīvu sodu nomaksa, tad mēs jebkurš cilvēks var apskatīt, kādas administratīvie sodi viņam ir un vai viņi ir apmaksāti, neapmaksāti, un ja neapmaksāti, tad arī veikt to samaksu, jo, kā mēs zinām, pasts mēdz kavēties vai teiksim, mēs nevienmēr dokuments aiziet uz īsto adresi, tad portāla Latvijā LV jūs viennozīmīgi varēsiet apskatīties viss, kas par jums ir sodu reģistrā. Lieta nav patīkama, bet savas saistības ar valsti arī jākārto, un lai kādreiz arī nebūtu kaut kādu nepatīkamu pārsteigumu. Un īstenībā, kā jau iepriekšējais nedēļas diezgan plaši tika izziņots, ar 1. septembri mēs piedāvāsim iespēju iesniegt valsts iestādēm iesniegumu ar internetbankas palīdzību, internetbankas autentifikācijas palīdzību. Tas nozīmē, ka elektroniski iesniegumu valsts iestādē būs jāpieņem arī tad, ka, ja jums nav e-paraksta, bet jūs vienkārši autentificētas portāla Latvijā LV ar internetbanku līdzekļiem. Un kopumā apkopojot to statistiku, kas mums ir pieejama par plānotiem pakalpojumiem, jo pašlaik tāds pakalpojumu ar rāžu vākšanai sākusies vairāk kā 20 jauni visdažādāk veida pakalpojumi un, teiksim, papildus lietas tiks plānot šogad piedāvāt iedzīvotājiem portāla Latvijā LV. Paldies visiem par uzmanību un aicinu visus sazināties ar valsti elektroniski. Paldies!